Vēl netik sen apsveikuma kartiņām bija liela nozīme. Gan dzimšanas dienās, gan lieldienās, Jāņos un Ziemassvētkos cilvēki viens otram sūtīja roku rakstītas vēstules. Laiks maina notikumus, lietas un pārražas. Lai atsauktu atmiņā šos laikus, Lielvārdes kultūras nama trimdas literatūras grāmatu klēts darbinieces izveidojušas Ziemassvētku un Jaungada kartīšu izstādi. To izdomāja mana kolēģe Porieša kundze, un viņai arī vietējā lielvārdiet, un viņu visus pazīst, un no tiem tad ir savākusi. Viņi domā, kā ap 1000 kartiņu mums ir par augšu kopā. Izstādē apskatāmo atklātnīšu klāsts ir plašs, sākot no pagājušā gadsimta 20. gadiem līdz pat mūsdienām. Gan tās, kuras bija pieejamas Latvijā, gan no ārvalstīm sūtītās. Senāko atklātnīšu īpašniece Mirdza Puča atzīst, mūsdienu tehnoloģijas esot darījušas savu. Es atceros, 70. gadi, kad pastā pienāka tādā lauku pasta nodaļā ap 300 vēstules pieved no ogas. Tā bija, palīdzējām šķirot. Bet šodien jau es modē. Ziemassvētku un Jaungada apsveikuma kartiņu izstāde Lielvārdes kultūras namā būs apskatām līdz 6. janvārim. Zane Dāle, Artis Supe, Ogres televīzija.